Kaujas mašīnām vakar centimetru pa centimetram izdevās izvilkt no purva rāvas uz sausāku vietu. Tas ir Padomju armijas vidēji smagais tanks T-34. Apkalpes locekļu mirstīgās atliekas tankā netiks atrasts. Kaujas mašīnā bija pārējiem sprākstviela. T-30 vēl daudz un bruņojumu. Zemesardzes afieris Eriks Kazmins no tanka iekšienes izcēla rogas garojām, T-34 izvilkšanas darbi turpinājās. Šobrīd tanks ir nostādīts uz kāpurķēdēm un pilnīgi izvilkts no purva. Viņš tiks sagatavots konservēšanai, promvešanai. Netālu no T-34 purvā guļ arī cits Padomju armijas tanks. Meklētāju vienību šos atradumus dēvē par otrā padomju. Плохого кончилось. Elektriski gan jāslīd. На обороне. Nu, es domāju, gan. Dzīvi jautājumu. Nu, tais lūk vaļā, kāpsim iekšā. Akumulātors lūtās no kata maz liekam un speram klāt. Lūki, vēl nav. Vēl kādu pussoli. Netik. Vēl tur kaut kur varētu būt. Vēl par bišķi zēdēt. Jā, tīk braukās tad uz Ali koji nije rovo, ja, točno. Ja mu razumim, Gledaj, ko se ide? Stavi viņu nedara neko. Jo es neriskēju. Tu iegribi riskēt. Un pastāvēs tās gaisā būs tāpat tā kā es. Tā kā tā. Lādiņš jāslāst. Varētu tikt. Nē, zem ūdeni vēl nevar. Nu, kad tā troks netilāk. Viņš paņem to lādiņu. Pils pēc malām. Nolēc malā, lai nesagrāda. Uzsver plēceļās augšā. Nē, kas tad jums te pilniem lādi? Jums ir pilniem lādiņiem. Tā jau, lai paiet malā, nav kas stāvēt, kas to zina? Jā, nu klausies, tad ko darām? Nu, ka ar vienu roku neizcels, no? Ab. Un ja sprūks, tā ķērde. Nē, reku tavs laiks. Он уже никуда не уйдет, если я вас... Ujdot. Nē, vēl
Bumbām blokām. Tas ir ģekķeri jau tanku nožmitē risks. Mazliet kičindāviši nebūs, bet pārējais viss ir uz vietas. Сок находится на рейсе. Подкачиваем, зацепляем, вытаскиваем. Все. Tev držās mīgās vēlīgi. Tas tā kā anko. Tik tā nebaidies, tik tālu neatliek. Tik tālu neatliek. Tas ir pēc cines cilvēkam gēna. Bet skaisti ir. Jā. Nu rēķini viņš jau vairs kārtas nešams. Vēdas pa lēdu. Nu, jā. Ķēdes negriezās. Čom roķenis nav noņēmums. Nu neliek. Tur mūsu tanki. Man liekas, viņas nevar vispār tagad griezties, jo nav viņam ciets pamats apakšā. Viņš iet kā pa sviestu tagad, ko te kūdri mīksti, jā, un Jāpārāties. un tas ir vēl mītāk. Baranjā krepka. Kāds robā būs ieliks? Ložņā. Viss laikam savēlkās. Jā. Godrini. Tas sūknis arī klāt. Kur ir mūzika? Tūlīt būs. Traktoriem jāpievēl tev es priekšu dāļu. Jā, tie polšņiki jāizsaka. Kā ir? Nav redzēt, tad stāvēju Сейчас пойдем. ļauj sienu uz to poligonu, kad ir gardeli. Kā viņi malku gadu. Šī zavīdās. Paši otrā daļa ir spīci, kad dos pa priedu 5-6 gabalu. Malo sakram vajag māja. Jā, kur ir? Caur. Sevi otrā. Sabis tam. Jā. Kārt, jā, bet kad tikai to mālu. Tikai teicu, viņš saka, cik 23 izņem. Paskatās, vai ir kaut savā ceļā, jā?
No rīt bija slapši, bija neviens travmi. Tāpēc Все почти. Jau viens ir tas lielāks, man liekas. tas ir ar lielu. Šīs pisat jūtu līdzāk. Tas redzēja, bet viņš nav. Varbūt es biju braucis. Полвека. Ну что, теперь его можно цеплять напрямую. Качать пушка и развернуть. Сейчас посмотрим. Kā ir? Redzēt, tad Сейчас пойдем. ļāvam sienu uz to poligonu, kad darbali kā viņi malku Сейчас еще и заведется. kad dot pa priedu 5-6 gabalus. Mala sakravēt māja. Как были, да? Все будет там. Здесь повезет. Jā. Kārt jā, bet kad ir to mālu, tad no rīt bija slapši. Neviens travmi. Все почти. Jau viens ir tas lielāks, man liekas. Tas ir ar lielu. Šīs pisat jūtu līdzāk. Tas redzēja, bet viņš nav. Varbūt es biju braucis. Полвека. Ну что, теперь его можно цеплять напрямую. Качать пушка и развернуть. Точно получилось. Супер. Так что, если его это самое, снаряды вот эти, почти стреляют. Говорят, брони уже, да? Завернуть. Таскали. Еще едем? Ну, точно. Nokrasēju vienu logu, atnāca čali, tad davai fiksi. Gaidies, Vakar jau Pipas teica, brauc. Пусть сейчас кто-то попробует прицепиться, что техника безопасности не соблюдена. касках, работаем в касках. Прикол, приятно. Давайте здесь кепку заменим, фотографируем. Вот эту. Я. Опусти чуть-чуть. А что у тебя? Зацепился там. Все. О, давай чуть-чуть натягивай, и что у нас выйдет? У нас он чуть-чуть вот так будет. У нас торцом пойдет сверху. Не, она... Отлично. Просто здорово. Да, оторвал. Вот эта машина, да? А?
по лапе не стукнешь. Совсем мокро. Устаешь назад, да? Давай, просто. T-34 ar aizmetinātu stobru ir nogādāts nomaļā vietā Pierīgā. Visu šo laiku mehāniķi ir pavadījuši pie kaujas mašīnas konservācijas un tehniskā novērtējuma. Izrādās, ka šajā gadījumā vairāk kā 50 gadu purvā otrā pasaules kara laika tehnika ir maz skādējuši. Bet ne tik veiksmīgs, ja? Baltijā. Техника в хорошем состоянии. Tehnika ir labā stāvoklī, pat pēc 55 ūdenī nogulētiem gadiem. Vēl tikai pieregulēt, piekrāsot un varētu pa pilsētas ielām pabraukāties. Tanku iedarbināt bijis diezgan viegli. Nomainīts tikai eļļas un ieliet jaunu dīzeļdegvielu. Tehnika, kur ūdenī nogulējis pusgadsimts, tika iedarbināta praktiski bez tehnisko mezglu vai detaļu kapitāla remonta. Sajūta brīnišķīgi, kā pirms 13 gadiem, kad es dienēju tanku karaspēkā. Salīdzinājumā ar šo, tie tanki nemaz nebija tik tālu tikuši. Tankam esot nelielas problēmas ar sajūgu un dzēsēšanas sistēmu, tomēr, kā saka speciālisti, to visu iespējams īsā laikā saremontēt un tad kaut vai doties karaspēku parādē. Mēs esam dzirdējuši Maskavā, bijuši Viļīki Lukas, tur no savstarpējiem kontaktiem dzirdējuši, ka zēni pacēluši tanku. Otrs tāds gadījums nav. Meklētāja brigāde ir lepna, ka tagad viņiem ir vairāk tanku nekā visā Latvijas armijā. Edijs Bošs, Agris Birzulis, LNT.